Cīņa starp valdību un augstāko tiesu par Izraēlas mēdīju un ziņu nākotni turpinās. Izraēlas augstākā tiesa ir pagaidām apturējusi pretrunīgi vērtēto mēdīju reformas likumu, kuru Knesets pieņēma pagājušajā nedēļā. Likuma mērķis ir centralizēt valsts kontroli pār televīzijas tīkliem, un tas ir izraisījis lielu konstitucionālu cīņu tieši pirms nacionālajām vēlēšanām oktobrī. Daži no galvenajiem likuma punktiem ietver noteikumu atcelšanu, kas šķir kanāla īpašniekus no ziņu redakcijas, kas ir standarts daudzās valstīs ar brīvu presi. Un tas ļautu īpašniekiem ietekmēt vai pat diktēt ziņu saturu. Tā mērķis ir atņemt finansējumu neatkarīgajai sabiedriskajai raidorganizācijai KAN, vienlaikus aizstājot neatkarīgās mēdīju uzraudzības institūcijas ar jaunu padomi, ko iecels politiķi. Augstākā tiesa apturēja likumu, norādot, ka tas pirms vēlēšanām varētu radīt neatgriezenisku kaitējumu demokrātijai. Valdībai ir jāsniedz atbilde tiesai nedēļas laikā. Tagad, lai pastāstītu vairāk par šo tēmu, mums pievienojas Amirs Veidmans, Likud partijas libertāriešu grupas vadītājs. Lielas paldies, ka pievienojāties mums, lai runātu par šo diezgan pretrunīgo tēmu. Kāpēc mēs redzam, ka tas tiek virzīts tieši tagad, pēdējos mēnešos pirms vēlēšanām? Man jāsaka, ka jūsu šī likuma interpretācija ir pilnīgi nepareiza. Atvainojos, žēl teikt, bet tā ir 100% nepareiza. Tas ne tikai ir nepareizi, bet patiesībā ir pilnīgi pretēji tam, kas patiesībā notiek. Tas ir pārsteidzoši. Varbūt jūs varat mums izskaidrot, kā tas ir. Es paskaidrošu, bet es tikai saku, ka ir pārsteidzoši redzēt, kā mēdīji patiesībā pasniedz tirgus atvēršanu, deregulāciju un to, ka būtībā ik viens var darīt, ko vēlas, it kā tā būtu valdības kontrolas centralizēšana par mēdījiem. Godīgi sakot, ir pārsteidzoši, kā jūs to pasniedzat. Un tā es to arī pasniedzu. Man nav vārdu. Tātad fakti ir ļoti vienkārši. Fakts ir tāds, ka tas, ko šis likums dara, ir tieši pretējs. Tas ļauj jebkuram brīvi atvērt, gandrīz bez jebkādiem noteikumiem, jebkādu mēdīju, kā viņi vēlas. Un viņi varēs darīt, ko vien vēlas. Un tieši par to ir brīvība. Tā nav valdība, kas uzspiež jebkādus noteikumus, regulu un saturu, kā viņi uzskata par vajadzīgu, un uzspiež šo vai to mēdīju kanāliem, bet gan ļauj darīt to, ko viņi vēlas, vai viņi kontrolē vai nekontrolē. Tas nav svarīgi. Visa brīvības būtība ir tāda, ka cilvēki, šajā gadījumā raidorganizācijas, dara to, ko viņi vēlas. Un valdībai nav nekādu tiesību iesaistīties un diktēt kanālu politiku, vai tas būtu labi vai slikti. Un tad notiks tas, ka būs mēdīju kanāli, kas dažos gadījumos būs provaldība, pretvaldība, kreisie, labējie, vai ne, kam tas rūp. Tā nav valdības darīšana. Pareizi, tieši to šis likums arī panāk. Sadalīsim to pa daļām. Vispirms es tev jautāšu, kāpēc reforma, kas tiek pasniegta kā valsts iejaukšanās samazināšana, patiesībā dod valstī lielāku ietekmi pār apraides sistēmu un regulātoriem, kuri regulēs šo sistēmu. Tur būs politiķi. Tāpēc, ka regulators pārstās regulēt. Tieši tas arī ir būtība. Bet jūs dodat daudz vairāk. Jūs viņam dodat vairāk regulējumu. Tas nav svarīgi. Klausieties, jūs varat apspriest šo jautājumu, un varbūt tas ir nepareizi. Varbūt tā bija. Tātad tas ir nesvarīgs punkts, ko jūs... Nē. Jo, ja regulātora vara ir pārāk liela, tas sāks regulēt mēdījus. Pilnīgi pareizi. Tieši tā tas arī ir. Nē, jo ja regulātoram nav pilnvaru faktiski regulēt, kas tieši tā arī ir, jo visas pienākuma attiecībā uz saturu ir, tad ja regulātors neregulēs... Ko tad tas darīs? Praktiski neko. Patiesība ir tāda, ka šobrīd... Tātad jūs likvidējat neatkarīgos mēdīju uzraugus un aizstājat tos ar regulējušu institūciju, kas neregulēs. Tātad nebūs nekādas regulācijas. Mēdīji pašlaik netiek regulēti. Saskaņā ar pašreizējo likumu regulējošā institūcija gandrīz neko nedara. Un tagad, tas mazais regulējums, kas vēl ir palicis, tajā būs politiski ietekme tādā ziņā, ka šajā institūcijā būs pārstāvi, kurus izvirzīs politiķi. Un tad, ja pašai regulējošai institūcijai gandrīz nav nekādas varas, tad kāda tam nozīme? Vai saprot, ko es domāju? Tas ir nesvarīgi. Tātad cilvēki patiesībā tagad, ja tu man personīgi jautā, es domāju tāpat, es tev piekrītu tajā ziņā, ka tas bija lieki. Labi, man personīgi es biju apmierināts atstāt iepriekšējo institūciju tādu, kāda tā bija, bet tas ir sekundāri, pat ne sekundāri. Tā ir terciāra problēma, jo svarīgākais ir tas, ka regulātoram būtībā vairs nav nekādas varas.
Tāpēc nav svarīgi, kurš ir atbildīgs par regulēšanu, ja praktiski nekāda regulējuma vairs nav palicis, un tas ir galvenais. Un tāpēc notiks tas, ka mums būs daudz atvērtāka mediju vide nekā šobrīd, kad jebkurš varēs darīt gandrīz jebko, ko viņš vēlas. Un tieši to mēs arī vēlamies panākt. Vai reforma ir ideāla? Nē, tā nav ideāla, es piekrītu. Ir pāris jautājumi, bet tie atkal ir ļoti, ļoti nenozīmīgi. Tie ir sīki jautājumi. Vai mums iespējams vajadzētu no šīm lietām nākotnē atbrīvoties? Iespējams, bet tas nav būtiski. Tas ir kā risināt 1% no problēmas, kad mēs atrisinām 90% no problēmas. Tieši tur mēs šobrīd esam. Labi. Amiša Eidmans, liels paldies, ka atnācāt un dalījāties ar savu viedokli. Mēs to novērtējam. Paldies!